Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim, kā var rēķināt daļveida nevienādības, izmantojot intervalu metodes algebrisko paņēmienu. Iepriekš mēs runājam par to, kā var rēķināt šādas nevienādības, izmantojot grafisko paņēmienu. Šodien aplūkosim algebrisko. Tā, metode ir diezgan līdzīga. Līdzīga viņa ir līdz tam brīdim, kad mēs zīmējam grafikus. Intervalu metode skaitīs, nevis zīmēs grafikus. Tātad, lai varētu atlikt punktus, nevienādības, var tā teikt, skaitītāja un saucēja nulles, mums no sākuma vajadzēs pielīdzināt skaitītāju nullei un saucēju pateikt, ka saucējs nav vienāds ar nulli. Tas ir vienmēr tā, jo saucējs nekad nevar būt nulle, jo dalīt ar nulli mēs nevaram un nedrīkstam. Tāpēc es rakstu, ka x kvadrātā plus 1 reiz x kvadrātā mīnus 49 ir vienāds ar nulli. Rēķinu vienādojumu un zinu, ja reizināšana ir vienāda ar nulli, tad viens no reizinātājiem ir vienāds ar nulli. Man sanāk x kvadrātā plus 1 ir vienāds ar nulli, sanāk x kvadrātā vienāds ar mīnus 1, un šāda vienādība nevar būt. Tad mēs nevaram atrast x, tad x pieder tukšai kopai, jo kvadrāts nekad nevar būt vienāds ar negatīvu skaitli. Tā, tagad sanāk pārbaudam otru reizinātāju. Man sanāk, ka x kvadrātā mīnus 49 ir vienāds ar nulli, tātad x kvadrātā ir vienāds ar 49, un tagad es varu dabūt saknes, tad x vienāds ar plus mīnus 7. Kāpēc 7? Jo, ja mums x kvadrātā ir vienāds ar 49, lai dabūtu x, man vajadzēs izvilkt kvadrātsakni. Kvadrātsakni no 49 ir 7. Tā, tagad es saku, ka saucējs x kvadrātā mīnus 4 nav vienāds ar 0. Rēķinu, it kā vienādojumu, bet vienādības vietā man nav vienāds, tāpēc man x kvadrātā nav vienāds ar 4, un sanāk, ka x nav vienāds ar plus mīnus 2. Es dabūju punktus, tātad es skaitļu asi dalīšu intervālos pa punktiņam. Tātad. Es zīmēju skaitļu asi, kur viņa man būs tāda. Nosaucu asi par x, jo mainīgais ir x, un atlieku punktus, bet tagad jābūt ļoti uzmanīgiem. Tā kā mums ir nestingra nevienādība, tad sanāk, ka daļa var būt vienāda ar nulli. Tad, ko es zinu, ka nulle daļā var būt tikai skaitītajā, tāpēc skaitītāja punktus es iekrāsošu, jo man ir nestingra nevienādība. Tad man sanāk, ka skaitītāja punkti bija plus mīnus 7, es iekrāsoju, uzzīmēju melnu punktiņu, un šeit man būs mīnus 7, un kaut kur šeit man būs plus 7. Saucēja punkti vienmēr būs balti. Tātad mīnus 2 balts punktiņš, plus 2 balts punktiņš. Un tagad, tā kā man ir algebriskais paņēmiens, es sadalīšu asi intervālos, izmantojot šos iegūtos punktus. Es zīmoju tādus kā lokus, un šādā veidā es apzīmēju savus intervālus. Tagad mans uzdevums paņemt kaut kādu punktu no katra intervāla, ievietot nevienādībā, tad daļā, nevienādības daļā, un atrast rezultāta zīmi. Kā tas viss izskatīsies? Piemēram, es paņemšu no kreisā intervāla skaitli mīnus 10. Tātad, kas man būs? Man būs mīnus 10 kvadrātā, tas ir 100, plus 1 reiz 100
mīnus 49. Saucējā man būs 100 mīnus 4. Tā, nu ko es redzu? Plus reiz plus dalīts ar plusu. Rezultātā man būs plus. Tad es saprotu, ka šeit man ir plusiņš. Piemēram, no otra intervalā es paņemšu mīnus 5. Tā, un tagad, kur es varu pierakstīt, nu labi, šeit pa kreisi. Es zinu, ka mīnus 5 kvadrātā tas ir 25. Man sanāk 25 plus 1, 25 mīnus 49, un šeit saucējā būs 25 mīnus 4. Nu, es redzu, ka man būs, nodēsīšu svītriņu, man būs plus reiz mīnus dalīts ar plusu. Nu, protams, rezultāts būs negatīvs, tad šeit būs mīnus. Ja es paņemšu no trešā intervāla nulīti, tad uzreiz ievietojot nulīti, es redzu, ka šeit būs 0, plus 1, 0, mīnus 49 un saucējā 0, mīnus 4. Tātad plus reiz mīnus dalīts ar mīnusu dot man, protams, rezultātā plusu. Tā. Un es varu uzrakstīt šeit trešajā intervālā, ka man būs plus. Ja es šeit paņemšu piecnieku un pēc tam desmitnieku, tad zinu, ka 5 kvadrātā ir 25 un 10 kvadrātā ir 100. Tad sanāk, man būs tādas pašas vērtības kā pirmajā un otrajā intervālā. Tāpēc es pārakstu zīmes, man būs šeit mīnus un šeit man būs plus. Tā, es ieguvu zīmes. Tagad man vajag izvēlēties, kādus intervālus man vajadzēs paņemt kā atbildes. Nu, piemēram, es redzu, ka šeit man ir nestinga nevienādība daļa lielāka vai vienāda nekā 0, tad sanāk, man ir vajadzīgi plusi. Es redzu, ka plus man ir pirmais intervāls, trešais un 5. Tāpēc tagad es rakstīšu atbildi un apzīmēšu intervālus ar intervālu tā kā, rakstīšanu, pierakstīšanu. Tātad x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 7 ieskaitot puts kvadrātiekaviņa un no mīnus 2 neieskaitot līdz 2 un no 7 ieskaitot līdz plus bezgalībai. Mēs ieguvām atbildi. Tā, ja mēs aplūkosim šeit otru nevienādību, tad redzam vienu problēmu. Labajā pusē man ir viennieks, bet, lai varētu izrēķināt nevienādību, labajā pusē man jābūt 0. Ko es zinu? Kā veselam skaitlim saucējs ir viennieks. Tad, nākamais, ko es daru, ir tas, ka es pielīdzinu visas daļas līdz vienam saucējam. Tātad es reizināšu šo labo daļu ar x mīnus 4. Un kas man rezultātā būs? Tātad, man būs x plus 21 dalīt ar x mīnus 4 lielāks nekā x mīnus 4 saucējā x mīnus 4. Pārnesu tagad šo labo daļu kreisajā pusē, un es iegūšu x plus 21 mīnus x, un, protams, plus 4. Mīnus un mīnus dot plus. Saucējs man būs x mīnus 4. Lielāks nekā 0. Savilkšu līdzīgos saskaitāmos, redzu, kā x-iņi man pazūd, un tad būs 25 skaitītajā un saucējā x mīnus 4. Šī daļa būs lielāka nekā 0. Tagad es redzu, ka man vajadzēs atrast tikai vienu punktu. Tad kāpēc? Jo x-iņš, jeb mainīgais, man ir tikai saucējā. Es zinu, ka saucējs nav vienāds ar 0. Tad no šejienes, nevis no šejienes seko, var tā rakstīt, var nerakstīt. Es piefiksēšu, ka x mīnus 4 nav vienāds ar 0. Un sanāk,
no šejienes seko x nav vienāds ar 4. Zīmēšu intervālu, tā, kur man x-iņš, un man būs viens punkts, kurš būs balts. Apzīmēšu to ar četrnieku, tā, uzzīmēšu intervāls, un es zinu, kā no četrnieka pa kreisi man kaut kur ir 0. Es ņemšu 0, 25 dalīts ar 0 mīnus 4, tad 0 mīnus 4 ir mīnus 4, un sanāk 25 dalīts ar mīnus 4 būs kaut kāds negatīvs skaitlis. Tāpēc es saku, ka šeit pirmajā intervālā man būs mīnus zīme. Tālāk es ņemšu pa labi no četrnieku, piemēram, piecnieku. Tā, 5 mīnus 4, tad tas ir 1, 25 dalīts ar viennieku būs 25. Tad sanāk, ka zīme man būs plus. Es dabūju zīmes, un tagad redzu, kā man vajag pēc nevienādības atkal plusus, plusiņu, jo daļa būs lielāka nekā 0. Tāpēc es izvēlēšos pozitīvo intervālu, un tad rakstu atbildi. Un x man piederēs no četrnieka neieskaitot a. Mēs zinām, kā, ja neieskaitam punktu, tad iekviņa būs apaļa, un tad sanāk no 4 līdz plus bezgalībai. Bezgalības vienmēr ir ar apaļajām iekavām. Kaut kā tā. Paldies par uzmanību, visu labu!